Šovakar atkal pelmeņi. Raibi, tu jau brauc mājās? Kur tu mums esi? No davai. Čau! Tā, kroč, mežtējiem, ne, bet kroč, esam Latvijā. Jā, šodien atbrauc mājā, tagad laižam uz Rīgu. Ir šis tas pasūtīts, jāizbrauc pakaļ jāsavāc. Un varbūt tu vari komentārā ierakstīt, kas tur būs, ko es esmu pasūtījis. Aizlaidīs līdz Rīgai. Un tā kaut kā, kamēr brauc, izstāstīšu, kā gāja pēdējo nedēļu. Kā tur pacīnījās pa mežu. Un tādā garā, kamēr aizceļos, kāds laicīši paies, kas te ir izrakts. Tā, kroč bija ļoti smaga nedēļa. Ļoti smaga. Bet, bija mīnus 24 vai cik tur, bija labs salīši. Tagad tajā iepriekšējā video samainīju to mēruli. Tad jau nākamā dienā jau sāk strādāt. Bet vajag ilgi nesanāt. Vakarā jau, protams, visādas citas problēmas. Tur hidrošļauks, sprāg. To saliņu laikam neturēja. Diezgan tur viena, otra, trešā. Iemetīšu kādu bildi, man liekas, man bišķi ir. Vienīgi nebūs tas pareizais kadrs, bet jā. Eko katastrofa mežā. Un kaut kā tur nomocīja to nedēļu. Strādāja diezgan sanāca maz. Vairāk sanāca remontu. Un tā. Bet pa lielam viss tāds sīkumiņi. Kaut kāds šļūtens un viena gulta jau. Konus bija, laikam, ekspander vai ne, guru. Bija, laikam, sadeluši, izbeigušies. Tad atsūtīja man jauns ekspanders, jauna gulta. Atbrauc kolēģis, un mēs tur salika visu atpakaļ un uztaisījām apkopu. Bišķi nelīdzens ceļš vānē. Bišķi kratās. Uztaisīja apkopu un tagad kolēģis dod mizā līdz Zemsvēkiem. Pastrādās bišķi, ka viņam tur daudz dienas nesanāk. Ja grib Zemsvēku sanāt, tad būs jālaiž mājā. Tā kaut kā reāli tur bija ļoti sačakarēts mājiņa. Kā man patīk mežā strādāt. Tāpēc arī baigi neko nefilmē. Nebija ne garīgā, nekā nebija ne iedvesma, ne garīgā. Tad es tur zāģēju un tad man prasīja, lai parunāju. Kā, piemēram, harvesteram zāģējot, piemēram, kailu cirt. Jūs varētu ierakstīt, kas harvester operatori, kas skatās, kā jums liekas, kas ir, kurš veids ir labāk zāģēt, ja nav, pieņemsim, vai daudz matnu sugas un sortimenti. Piemēram, skuiņā zāģēt, vai zāģēt čupās, vai zāģēt tagad čupās, bet zars slaucīt uz volaku, vai es nezinu, kāds vēl ir. Tagad vēl zviedru variantu visu uz vienu pusgāzi, kas
vēl. Varbūt es īsti nezinu vēl kāds variants. Es tur zāģēju vienu kaileni. Tā es tur paprovēju visāds variants. Tieši kā jau tikai egli pa lielam bija bērs. Bet kaut kā neielaik 5. Viņš pazāģēja. Es paprovēju visāds veids. Īsti nevarēju saprast, kā man sanāca ātrāk. Likās, ka beigās es sāku zāģēt vienkārši skuiņā. Tuvāk liku pie Harvester Go, liku tuvāk pie riteni. Tā likās kaut cik. Vismaz sāk ražību kāpt, bet varbūt tāpēc, ka vienkārši maiņa bija kaut cik normāli. Nebija daudz jāskrūvēt. Likās varbūt, tas varbūt labāk bija. Tad tur atbrauc Zviedri arī, paskatījās, kā tā kailcirta izstrādāta. Vai viss ir tā kā vajag, jo tur arī bija tie augstie celmi jātais, tie 1,30 m, jo tur ir vecs ceļš gāja cauri. Katrā pusē uztaisīja pa pāris tiem 1,30 m celmiem. Varbūt, skatīšos, kas par materiāliem man tur ir tie kaut kādi ieliks. Vai daudz tie materiāli mežā netika filmēt. Reāli bija smagi. Daudz kubiki nebija nogriezt, to no sareiķinājis. Nav apetīti maz skatīties tajā virzienā. Kā tā ir. Pēc tam kaut kā to īpašumu nomocīju. Jā, pārcēlos uz nākamo tagad īpašumu. Tagad kolēģi zāģē 24 hektāru kopšanu un 3 hektāru kailcirti. Laikam tikai tur viens nogabals kailcirtē būs tikai janārcēr, tas nav baigi lielais, varbūt hektārs, varbūt viņš ir. Pēc tam jāatbrauc tur kaut kād blakām vēl 400 kubu kopšani. Un tad jau īsti nezinu par plāniem. Tad pie kā mēs strādājam, kas mums dod to mežu pakalpojumu, kā mēs sniedzam. Tie mums uzstāvs vakariņas tādā foršā vietā. Christmas dinner bija. Kaut kāda no tā kantora pāris cilvēki tur bija. 3, ja nemaldos, vai 4. Tur mums uzsauc ar Zviedru galds tur bija. Tādā foršā, tādā kalna, tagad tādā augstienē, tad varēja redzēt visu to sunsvālu, kur mēs pa lielam apmetamies. To varēja visu redzēt no augšu. Varbūt te būs bilde. Bet varbūt te nebūtu bildes. Es neatceros, ko es tur filmēju, ko nav. Vēl nav skatījies, jo par GoPro man nebija vairāk līdzi. Visu laiku gribējās arī ar dronu uzfilmēt kaut ko, bet podronos kaut kā citreiz, kad būs garīgais. Un tā kaut kā. Nu jā, tā kroči ierakstiet komentārā. Kā jums liekas, kurš zāģēšanas veids jums ir parocīgāks un ērtāks. Un tajā pašā laikā arī, ja daudz sugas ir mežā, tad visāds apis spriedīts un bērzi un melnaugši. Ko jūs tad darat? Vai zāģējat tāpatās, vai skatāties kaut kā citā virzienā, vai braukt mājām? Un forwarder var ierakstīt komentārā. Sasalušas slotiņas komentārā, kurš viņiem ir parocīgāk tā kā vest. Varbūt pat 90 grādos, ka zāģē, jau kopšanās pa lielam cenšos 90 grādos zāģēt, lai tur vajag nav kaut kur jāstrīķējās gar tiem kokiem. Tagad arī ziemi, tas sniegs tur ir daudz. Un tad arī cenšos zāģēt pēc iespējas lielāks čukstēs kopšanā.
lai var atrast to materiālu. Tādā garām tikai neiet no tā izkast. Paklājuši traucē, pedāli nevar nospiest līdz galam. Nē, tas ir gals. Iekab vēl ir. Nu jā, un tad forwarder varētu ierakstīt, kurš veids viņiem liekas tā kā sakarīgāks. Kurš ērtāk gan kopšanās, varbūt kailinēs. Kas ir jau, kas var tikai pa lielam kopšanas Latvijā vai kailins. Vienkārši savu vērtējumu iemet komentārā. Ja neesi subscribojis, tad subscribe channel. Vēl tikai 400 kaut kādi sakotāji līdz 1000 sakotājiem un Zaibis jau 500 jau liekas daudz. Ir arī Instagram, tur arī var piesakot. Man pagaidām ir 400 sakotāji. Bet dažiem video diezgan daudz skatījumu ir, tur 10-20 tūkstoši ir arī kaut kādi miljoni skatījumu. Labi, tikai vienam video ir miljons, bet ir. Priekš manī tas jau pieteik ja 3 reiz vairāk skatījumi nekā tev sakotāji, tad jau liekas jau Zaibis. Ja mēģina ieskrieties un apdzīt, tad jau liekas Zaibis vai iebrauc bišķi kaut malītē. Dzenot garām jāatcerās, ka man arī piekabīja. Un tādā garām vienkārši rakstēties komentāros. Tie, kas skatās pie televīzora, jums būtu bišķi grūtāk. Bet, taču var ierakstīt komentārā, nav tik grūti. Iet pēc tam no telefona, ierakst. Vienkārši ir cilvēki, citi arī harvesterīs redzēs, ko jūs tur rakst. Kurš veids, varbūt jums forwarderiem būs labāk dzīve, te mēs zāģēs savādi. Ko es vēl gribēju parunāt. Tur bija arī komentāri, kas nesen vai nav vispār vēl sākuši, bet taisās tā, ka sākas zāģēt. Tad viņi tur prasīja, kā tas harvesters saprot, ko zāģēt, ko nezāģēt. Piemēram, šeit Zviedrijā, un tad tur uztais saucamo cenlapu. Cenlapu vienkārši, piemēram, priedē cenlapu, apskaties tirgu, cik maksā kas materiāls, pēc tā materiāla, kurš ir materiāla cenām saliek to cenlapu, un tas harvesters vienkārši zāģēs to, sāks ar to dārgāko, un tad ies tālāk. Zviedrijā, piemēram, lai arī tiem īpašniekiem, kam zāģē, lai viņi zinātu, cik tas viss maksā, tad viņiem, tam mums ir reālās cenas, tirgus cenas ir rakstīties cenlapā. Dažreiz tur baļķim tā cena baigi nav, tad nāk tikai papīra malka. Tad tikai atsevišķi kaut kāds tur mistiskais diametrs ir tikai baļķis. Tagad pēdējā laikā skatījos, kā priedē baigi daudz baļķi dod arī tievs, agrāk tāds nedēļ. Sākumā domāju, ka man kaut kas ar diametriem ir kaut kāds problēmas. Paņēmu nejaušo, visu tur čotka 0,3. Tad es domāju, ka nav ko mīst, tikai jāzāģē. Jo. Kas tur vēl bija? Jā, kroči uztais to cenu aptāri pa pārējām sugām, tur satais, un tad es harvesters arī saprotu viņiem, ko mums visu to pasākumu vada, un es tikai pēc kvalitātes skatoties apstiprinu, vai es zāģēšu to baļķi, vai nezāģēšu, vai viņš atbilst kaut kādām kvalitātes prasībām, vai neatbilst. Ir visādi kvalitātes prasības, ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā ir. Viņš pa karsti, laikam, matas sāpēties. Pēc galām izskatījušās pēc ķīmēm. Kājām jālāk. Lai mitrumieši ienāk iekšā. Un tā, es guru prasīju jaunas mūzikas. Cerams, ka es tagad kaut ko samontēšu, arī savādāks mūzikas laiklā. Reiz mēs redzēsim, kur es braucam uz Rīgu, jā, to es teicu, braucam kaut kam pakaļ.
būsim. Skatīsimies, kas tur būs. Rakstam komentārā. Un jā, vēl bija jautājumi, kā tad galā mēs tur sarunājamies ar meistariem, zviedriem. Un palielam noteikti tā. Rādām uz koku un eat cut, yeah, need un okay, I cutting. What you thinking about this? Kroč, ko māk to runā, ko nemāk to rāda pirkstiem, ja galīgi nesaprot, tad iet māte Google palīdz. Bet nu kaut kā pa lielam tādā garā tiek. Bet reāli jau ar tiem zviedriem jau nav tā kā baigi tur. Baigi tā kā jākomunicē, jo viņi jau uztais tos darbu uzdevumus. Viņi arī, mums ir Harvesterā arī ir programma, kur tu redz, kur tev jābrauc. Vienīgais, kas tev ir atšķirībā ar Latviju, piemēram valsts mežiem, ir pašam jāplāno, kur tu zāģēs pieviešanas ceļu, kur tu zāģēs tur kraušanas, savienojušo ceļu, un kā tu dzīs katru voloku iekšā. Zviedri uzskat, ka viņiem uzstādījums pa lielam tāds, ka tev jākomunicē ar forwarder, galvenā ir komunikācija, ja jūs ap divu galā tiekat, izdomājat, kur labāk vest, vai tie savienojušie ceļi var būt kaut vai 30, galvenais, lai viņi ir pār augstu, tā kā par stingrāk, tā kā ceļu, tā kā augstu lielāku, nav augstnes nespēja, neapmaks tam līdzīgs. Un tā, lai foršāk, lai mazāk izčakarē. Vajadzēja bišķi notīrīt sniegu no mašīnas, bet ir jāsteidzās. Varbūt jau nav jāsteidzās, bet gribās mājās sīkais te viss aizgriezt cilti. Arī sīkam kaut ko pasūtīt. Un arī tam aizbrauksim pakaļ un tad jau brauksim mājās un tagad kādu laiku ir brīvs. Un varbūt kādu laiku arī nebūs YouTube. Diemžēl tā būs, bet ir arī citi latvieši, kas filmē līdzīgi kaut ko par mežstrādes. Tur, piemēram, Skuji filmē, kā viņš izved tos visu baļus, aizved projām, tad Kristers, kā viņš to materiālu aizved uz ārzemēm. Tādā ziņā var arī viņiem piesakot. Savējie vien ir, nekāds nav piesakojis. Tas viss ir sīkums. Nē, nav sīkums, man arī piesako. Jūs jau skatās tā vidēji 4000 skatījumi. Es nezinu, cik tur tie cilvēki, kurš 2 reizes skatās, kurš 3 reizes skatās. Es zinu, ka Guru visu laiku skatās dienu nakti. Viņš man kačā tos skatījumus. Un tādā garā. Kas vēl? Sveiciens brālīšu ģimenē, protams. Kā nu ne. Un nākam nedēļu laikam nē, kad sanāk aiznākam nedēļu. Nākam. Ilgi vairs nav jāgaida, bet būs Ziemassvētki. Cerams ne, bet priecīgs svētks un svinam prātīgi. Pavadām laiku ar ģimeni. Vienīgās sliktās ziņas, kad solījums te viss nokust. Mums tur Zviedrijā tas plus 50 centimetri turās. Tur arī nedomā pazust. Tur palielam Zviedrijā vienreiz uzsniegs sniegs. Tas ir novembrī un viņš nokūst aprīlī. Māja sākumā vēl varēs atrast kaut kur sniegu. Jā. Kas vēl? Jā. Skatāmies, kur braucam. Šis tāpat droši vien būs tāds īsais video. Nav ko jums tur, jo jūs tur noslogot pie tā televizora. Ir jāiet laukā, ir jābauda vēl tas pēdējais sniegs. Un tagad tā, davai, skatāmies tālāk. Atā!
Jā, tas ir kvadrocikls, ko es esmu nopircis. Jā, babies. Un šeit ir vēl viens kvadrocikls. Kas teica, 2 nekad nevar būt pa daudz. Sīka man nopirkt vienu. Jāiegāž degviela. Mazliet ne tajā pusē apstājos. Oi. Džek rukā. Jā, Ziemassvētki tuvojā. Pēdējie darbi visiem jāizdara. Es viņiem aizvedu uz Rīgu sniegu, bet viņi teica, ka viņiem nevajag. Tā kaut kā. Kroči jālaiž mājā. Jābrauc ietestēt. Vienīgi, ka ķiver laukos ir. Bet tas nekas. Davai maucam tālāk. Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire. Too much too fast will burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. I won't fall when I'm picking you up. Kamēr tik līdz kuldīgais sniegs arī pazud. Ko gribēju teikt? Priecīgs svētks. Laimīgi jauno gadu. Un paldies, ka skatījās šīs sērijas. Tiekamies jaunajā gadā ar jaunām sērijām, jauniem piedzīvojumiem. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka piesakoja. Un tā, davai, tiekamies vēlāk. Atā, laimīgi jauno gadu.